jau gribētu apsveikt jubilāru no Viskartu vārdu kolektīva. Tas ir galvenais, kāpēc mēs visi šeit esam sanākuši. Un otrām kārtām būs ēdienkarte. Tātad, jūs ēdienkarte ir sastādīta pilnīgi individuāli šim pasākumam, šim vakaram, tieši jums. Un ēdienkarte ir sastādīta maksimāli izmantojot Latvijā pieejamos produktus. Tātad iepazīstināšu jūs ar pirmo uzkodu, tas būs Madonas kazas siers ar lauku rupmaizi, gliemežu kaviāru, svaigiem un marinātiem dārzeņiem. Tātad visi jūs zināt noteikti, kas ir Madona. Tātad no turienes nāk viens no garšīgākajiem Latvijas kazas sieriem. Jautājums noteikti būs visiem par gliemežu kaviāru, vai ne? Kas tas tāds vispār ir? Nu, tātad, kad nodegustēsiet to, tad zināsiet, kas tas vispār ir tāds. Bet tas noteikti ir no Latvijā audzētajiem gliemežiem, iegūts Latvijā un pasniegts arī Latvijā. Kā otrais ēdiens būs seleriju un topinambūru krēmzupa, protams, no Latvijā audzētiem topinambūriem un selerijas saknes, un kas tiks pasniegta kopā ar galdētām dzērvenēm un lazdu riekstiem, protams, arī viss, kas ir audzis Latvijā. Tālāk sekos pamatēdieni, kas būs jums uz izvēli, varēsiet izvēlēties vai nu zivi, vai nu gaļu. Zivi mēs piedāvājam šodien strautu foreli ar karamelizētiem burkāniem, ceptu kāli, spinātiem un vēžu velutē mērci. Protams, ka visi produkti no Latvijas. Foreli ir audzēti Latvijā, dārzeņi auguši Latvijā, tāpat arī vēži, kas ir nākuši no Latvijas upēm un pagatavoti vēžu velutē mērcē. Tiem, kas nezin, vai tie, kas ir aizmirsuši, kas ir vēžu velutē mērce, teikšu, ka velutē tas nozīmē no franču vārdas samtaino. Tātad jums būs tas gods nobaudīt samtaino Latvijas vēžu mērci. Kā otrs ēdiens ir grilēt meža pīles krūtiņa ar kartupelu medaljonu, vītinātu tomātu, ķirbi biedzeni un timjānu glazūru mērci. Tātad arī šī pīle ir nākusi no Latvijas gandrīz mežiem, teiksim tā, audzēta speciāli audzētavā, kur audzē meža pīles. Un par cik šodien jūs neesat tik lielā skaitā, tad mēs varējām sagādāt jums šīs meža pīles, lai jūs varētu nobaudīt meža pīles. Pēc pamatēdiena būs starpēdiens, kurš ļaus jums nomierināt bišķiņ jūsu garšu kārpiņas, lai varētu nobaudīt desertu. Tātad starpēdienā būs pilāču sorberts ar kvalitātiem Latvijas āboliem. Un deserts arī būs pēc izvēles, kas būs pagatavots no olvaltuma cepuma ar cidoniju krēmu nogām, vai otrs deserts būs burkānu keksas, smilcēkšu uzpūtumi un dzērveņu mērci. Tātad paldies jums un patīkam jums vakar! Domāju, ka jādodās uz virtuvi, gatavot to visu, par ko mums tikko stāstīja. Es arī novēlu viesiem labu apetīti. Raula!